šīs dienas jautājuma cena 14,18 plus ceļš 20,96, 35 eiro. Veikalā droši vien nebūs mazāk, atliek vienīgi vēl uz šrotu. Šrotā būs droši vien kaut kāds piečuks, bet tam visam nepieciešams laiks. Ja mazliet rūpīgāk pacenšās, var noņemt un iztikt bez nervu čakaru. Sveiciens visiem! Redz, man atkal kārtējis tas garažas stāsts. Redz, tādu vienu sarežģītu momentiņu atradu. Nezinu, vai YouTube tādas var atrast vai nevar. Droši vien krievu valodā var. Bet, lieta ir, es te nodarbojos ar Toyotas remontu atkal kārtējo reizi un atradot pie kondiķa iet, no motora telpas ieiet salonā, ja, un tur ir savienojums. Viņš ir diezgan padārgs. Kamēr viņi atradīs un kamēr viņi atvedīs, tas paies krietnes laiks un tas var sačakarēt jums nervus. Tā kā, ja kādam tur gar kondiķi sanāk čakarēties ar to savienojumu, lai nesalaustu šo te, savienojumu kondiķu trubām, gribu tur parādīt jums to fišku. Ceru, ka kādam noderēs, tā. Tas skatāmies, es mēģināšu viņu, parādīt. Reku tur tā vieta, kur sanāk, ja, priekšpusē, labajā pusē skatoties uz priekšu. Reku, viņš te šeit dzīvo, reku, tur priekšā es pielieku roku. Sanāk tas. Es viņu noņemšu un es jums parādīšu, kā viņu var atvienot, nesalaužot. Ļoti vienkārši, bet, dziļumā tā īpaši nevar redzēt. Lūk, reku viņš ir. Tāda viņam ir tā sistēma, redzi. Reku šeit bija 2 mazi caurumiņi, bet es to vidiņu izlauzu, tā gan gadījās. Principā viss paliek darbojās, ja. Jo viņš arī nav īpaši tur nospriegots, viņš vienkārši tur kā fiksātors trubiņu, lai nestaigā viņš, lai tās trubiņas nestaigā ārā, viņas iekšā gropītas tur. Un šeit vienkārši ir jāuzspiež. Redz, man tas instruments bija tāds neveiksmīgs. Es noteikti vajadzēja kaut ko smalkāku ņemt. Tāds bija testers un uzspied un izlauz to caurumiņu. Tomēr ideja ir vienkārši, redz. Tas bija neveiksmīgs tas mēģinājums par šito parādīt, iekārtoju savu vietiņu. Lai var apskatīties, kā tas viss notiek. Tāds viņš izskatās, tas stiprinājums reku otrs, to es arī noņēmu. Jā, redz, šī te vietiņa neizdevās man aplauzes to viducīti, bet tas tāds sīkums. Tātad tā fiška bija šeit, ja, uzspiest. Vai viņi dabūtu vai ne. Lūk. Šī te mēlīte tur spīdot. Kaut kā tā. Strādā viņš ļoti vienkārši. Paņemsim, uzliksim uz šitā. Ja viņš vispār dara viņu kā krass. Šis pat tāds resnāks. Viss ir vaļā.
Tā sistēma ļoti vienkārši. Nu, tā galvenais nepazaudēt, tā ko vajadzēs likt apakaļ. O, labi sitā jau. Cerams, ka kādam noderēja, nu.